Monika, mani sauc Stefānija, un es esmu no Rīgas Tehniskās universitātes komandas. Un par kādu apbalvojumu esi šeit? Par decembrā labāko servētāju un janvāra labāko uzbrucēju. Esmu Rodrigo Tauriņš un spēlēju komandā Komodus 4. līgā un Vizardos 3. līgā. Un par kādu apbalvojumu esi šeit? Esmu par labāko uzbrucēju gan 4. gan 3. līgā un par labāko bloķētāju 3. līgā. Un kā tev tā sanāca? Cēlājs baroja man. Mani sauc Alisa Vaičlana, un es esmu no 3. līgas komandas kā itāji. Un par kādu apbalvojumu esi šeit? Šodien esmu šeit par 3. līgas labāko bloķētāju. Un kā tas sanāca? Nezinu, ja godīgi nezinu, esmu nomainījis pozīciju. Pēdējā laikā esmu eju kā pirmais temps, tā kā vairāk jāpiestrādā pie blokiem, un tā arī nonāca šeit. Sveiki, es esmu Nauris Komans, esmu no 4. līgas spēlēju Mežotne 2 komandā. Šeit esmu apbalvots par labāko servētāju. Es šeit esmu no Rīgas volejbola skolas Evitas Balodas komandas, un es esmu šeit par decembra labāko bloķētāju 2. līgas. Mani sauc Lauris Vasiļovs, un es esmu no vecumnieku jauniešu komandas. Un vai šī ir tev pirmā reize šeit? Šī nav pirmā, bet viena no pirmajām ierašanās šeit. Mani sauc Diana, esmu no RTU komandas. Un par kādu apbalvojumu esi šeit? Esmu mēneša labākā bloķētāja. Kādas sajūtas šeit atrasties? Diezgan lielisks. Kādu laiku neesmu šeit bijis. Patīkami. Šī ir tev pirmā reize? Jā, es šeit esmu pirmā reize. Un kādas ir sajūtas? Cik forši, ka tevi novērtēja un iedod balviņu? Man ir ļoti liels prieks šeit atrasties, ļoti novērtēju. Ir patīkama sajūta, kad ir redzēts, ka ir labi ieguldīts darbs, un ir prieks par to. Superīgs, kā vienmēr. Prieks atrasties šeit. Kurš no atbalstītājiem tev vislabāk patīk? Manuprāt, vislabākais man ir bowlings, lai ar draugiem vai draudzeni var aiziet uzspēlēt. Noteikti, ka Red Bulls palīdz no rītiem pamosties. Man visvairāk patīk bowlings. Kurš ir tavs lielākais atbalstītājs? Laikam mans tētis. Es teiktu, ka noteikti visa mana komanda ir mans lielākais atbalstītājs, kā arī, kad, piemēram, mana mamma vai brālis mēdz atnākt uz kādu spēli. Noteikti tā ir mana draudzene, un kā arī vecvecāki. Noteikti komandas biedrenes, manuprāt, jo bez viņām es noteikti neatrastos, un ir liels prieks, ka tik foršas meitenes komandā.